Pirmo reizi savos ceļojumos dodamies šādā sastāvā. Es un mana meitiņa Lotiņa. Lelde šoreiz dodas ar Rodrigo uz Slovākiju, kur notiks bērnu futbola sacensības, bet mēs ar Loti būsim liecinieki pasaules prestižākajām spēkvīru sacensībām Show Classic, kas notiek Amerikas pilsētā Denverā. Uz Lasvegasu lidot mēs izvēlējāmies, jo lidmašīnas biļetes uz Denveru maksāja daudz dārgāk kā uz Lasvegasu. Un izdomājām, ka arī vēlamies jums parādīt daudz vairāk no šī brauciena uz tālu Ameriku, kā tikai Denveru un sacensības. Tad mūsu pirmais lidojums bija uz Vācijas pilsētu Frankfurti, palikām tur pa nakti un nākamajā rītā izlidojām uz Lasvegasu. Mēs esam Amerikā, esam ieradušies Lasvegasā, iznācām no lidos, un te ir tik karsts uzreiz, tā gara. Mēs esam ēnā. Ēnā, un te pat vējš ir karsts, tāds sajūta, ka kāds ar fēnu pūstu tev virsū. Tagad mūsu uzdevums ir atrast, kur varam izīrēt automašīnu, esam pasūtījuši, un uzreiz dodamies uz savu viesnīcu, nedaudz atpūsties un nomazgāties. Šādu Toyota Corolla mēs izīrējām par $330 uz 10 dienām, un tā mūs nereizi nepievīla vairāk kā 3000 km garajā ceļā. Esam ievākušies savā numuriņā. Viesnīca mums šajā reizē ir Tropicana? Jā. Tropicana. Bet tāda var redzēt, kad ir palietota. Bet pats galvenais, kad ir kondicionieris, un tiešām tur mēs varam atpūsties. Iznācām ārā kā fantastika, cik ir kārsts, 40 grādi. Īstenībā brilles aizmirst numuriņā, un man ir pat grūti ar jums parunāt. Īstenībā pat neiespējami. Pirmkārt ir karsts ļoti, un tā spīž acīs, kad nevaru nekādīgi atvērt acis. Lasvegas ir nakts pilsēta, un dienas laikā šeit vai nu spēlē kazino, vai atpūš pie baseiniem. Bet ko mēs sadarījām pirmajās dienās šajā spēļu pilsētā, to jums parādīsim kādā citā sērijā. Tagad mēs steidzamies uz Denveru, kur mūs jau gaida Aivars Šmaukstelis, un kur pēc 2 dienām ir jau paredzēta pirmā sacensību diena. Izbraucam no Lasvegas 3 naktī un kopā nobraucam 17 stundas. Pa ceļam redzot daudzus kaņonus, dažādus krāsainus kalnus, elpa aizraujošus skatus, un aizmirstam, ka pa ceļam ir vajadzīgs arī uzpildīt degvielu. Arī šie visi piedzīvojumi paliek citai reizei, kā saka, labs nāk ar gaidīšanu, un pēc 17 stundām ierodamies Denveras piepilsētā Lovelandā. Beidzot, mēs esam pievārējuši 17 stundās 1400 km, un kopā esam izbraukuši cauri 4 štatiem. Mēs esam tā saguruši, bet esam priecīgi, ka esam to veikuši. Pat reāli ir grūti parunāt. Bet līdām vācam mantas, ejam uz viesnīcu, un rītā no rīta jau iepazīstināsim, kas nepazīst, protams, ar Aivaru. Izstāstīsim, kas šīs pa sacensībām būs. Izstāstīsim nākamās mūsu darbības. Šeit jau kopā ar Aivaru, bet tiešām tagad esam tik ļoti saguruši, kad cēlāmies 3 pa nakti, un tagad ir 10 vakarā, nākamajā vakarā, tā kā reāli viss, pat nevaram neko pateikt. Ar labu naktī, un tiekamies rīt no rīta. Labrīt no rītā! Kā jau vakar solījām, mēs šodien iepazīstināsim ar Aivaru. Protams, tie, kas nepazīst Aivaru, jo arī uz Meksiku mēs it kā braucām uz sacensībām. Cik gads atpakaļ, bet nesanāca. Bet to mums nekādīgi nesanāca. Tātad Aivars ir mūsu Latvijas labākais un arī viens no pasaules populārākajiem un stiprākajiem atlētiem. Un viņš ir uzaicināts uz vienu no pasaules krūtākajām un trakākajām sacensībām tieši spēkvīru sporta ziņā. Varbūt Aivar izstāst nedaudz par šīm sacensībām, jo tās tev arī nebūs pirmās. Nē, šitās man jau 3. gads, kad es startēju šīs sacensībās. Šīs sacensības organizēja Brian Shaws. 4-kārtais pasaules čempions Strongest Man, kā arī vairāku citu starptautisko spēkvīru turnīru uzvarētājs. Viņš izdomāja šīs sacensības organizēt, jo viņam sāka mazliet nepatikt, kāda ir attieksme citiem sacensību organizatoriem. Šeit šīs sacensības vairāk ir domāts tikai par atlētiem. Protams, skatītāji jūs varat braukt skatīties online, var skatīties online, ir saite, kur var iet.
Arī uz vietas var skatīties, bet ir vairāk, viss ir tā pakārtots, tā lai ir atlētim domāt. Tie ir tikai atlēti domāt. Atlēts ir svarīgākais, vispārējais ir pēc tam otršķirīgs. Jā. Bet es saprotu, arī sacensības ir pašas smagākās visā pasaulē. Jā, Jā. Liela svari nav nekur. Svārziņā ir vissmagākās. Pēdējos 3 gadus šīs sacensības ir vissmagākās, plus arī teiksim tā, šajās sacensībās es varētu pateikt, ka tiešām noskaidrojas pasaules stiprākais spēkvīrs, jo ir kā citur ir tev 10 atlēti tikai, vai tā kā Volts Longas manā ir 30 atlēti, bet tev ir 3 dienas kvalifikācija, un pēc tam no tiem 30 atlētiem atsijājas tikai 10 labākie. Šeit ir 8 vingrinājumi, un visos 8 vingrinājumos startē visi 15 atlēti. Un tādā ziņā tev ir viens slikts vingrinājums, tu uzreiz daudz zaudē. Un tev, lai tu sacensības būs 2 dienas? 2 dienas, un katru dienu 4 vingrinājumi, jā. Un mēs jau šodien brokastīs šeit viesnīcā redzējām visus, var teikt, gandrīz visus lielākos pasaules top atlētus. Tā kā sacensības solās būt ļoti karstas un ļoti spraigas. Es ļoti ceru, ka Aivaram šajās sacensībās veiksies. Nu, viņam nevar neveikties, jo mēs esam kopā ar viņu, ir draugi no Miami, Ukrainas atbraucis Oļegs ar savu dēlu, ko jūs redzējāt arī mūsu Miami sērijas. Un kas ir pats galvenais skatītāji, tas, ka jūs visi tur aiz ekrāniem arī jutīsiet līdzi Aivaram, un viņš nedrīkst jūs un mūs pievilkt. Viņam ir jāparāda savs labākais rādītājs. Iedeva ļoti lielu spiedienu. Pirms tam es atbraucu, tā, mač. Pagājušajā gadā kā tev veicās? Pagājušajā gadā es 7. paliku šajās sacensībās. Bet, teiksim, tā pēdējā vingrinājumā es palaidu savu 5. vietu gar degumu. Kas bija pēdējais vingrinājums? Akmeņi, un es mazliet sasteidzu, un tā es zaudēju. Akmeņi iet īri labi. Akmeņi man iet labi, bet tanī reizē es uztaisīju kļūdu, ka sasteidzu, un ar to es arī uztaisīju lielu kaseku, teiksim tā. Tagad, skatītāji, mēs jūs noteikti iepazīstināsim ar visiem šiem spēcīgākajiem pasaules atlētiem. Jūs visus viņus redzēsiet. Mēs ar Aivaru būsim arī tajā zonā, kur ir tikai dalībnieki. Mēs uzfilmēsim, kā notiek pirms sacensību gatavošanās, kādas būs pašas sacensības, pafilmēsim, pabildēsim. Es domāju, ka būs ļoti interesanti jums. Kas pats galvenais, protams, jutīsim līdzi tev, lai tev labi tajos mačos veicās. Paldies! Tā diena beidzot ir pienākusi, kad Aivaram ir sacensības. Bet tagad, kamēr mēs gaidām, kamēr Aivars atnāks uz šo halli, mēs iziesim vēl nelielu ekskursiju pie vecajām automašīnām. Tepatām ir arī neliela izstāde, spēka sporta izstāde, bet viņi tiešām tādi ļoti, ļoti maziņi ir. Bet no ārā, ko redzēt, vecās automašīnas, to gan ir daudz. Ja mums sanāks tūlītām tikt iekšā, tad mēs noteikti ieiesim un apskatīsimies. Te tā mašīna ir tik daudz, ka tu nezini, no kuras puses vispār sākt filmēt. Te tiešām, man liekas, mēs varam iesprūst uz ilgu laiku. Nu, skatieties, kā var neuzfilmēt tādu mašīnu? Vai nav kosmos reāli, tās mašīnas tādas, kas vai nu ir kaut kad filmās redzēts, vai vienkārši nekur nav redzēts. Tas ir kaut kāds reālākais, atkal kārtējais wow.
vienu daļu no mašīnām esam apskatījuši. Tagad nākam apakaļ uz halli, kur notiks spēku vīru sacensības. Skatāmies jau, rinda tur ārā stāv. Ja pirmīt iegājām, kur cēla amatieri, tad tur diezgan maz bija skatītāji. Tad es domāju, ka uz lielajiem tagad, uz lieliem džekiem, tādiem kā no Latvijas, kā Aivars, būs sanākuši daudz. Hello Latvia, welcome to the Shaw Classic 2023. Hello Latvia, and welcome to the Shaw Classic. Welcome to the Shaw Classic. Hello Latvia. Hello Latvia. Sacensības sākas ar grandiozu atklāšanu, kur visi sportisti iziet savas valsts karogos, notiek nelielas uzrunas, un ātri viens sportists atgriežas iesildīšanās telpā, kur sāk gatavoties pirmajam vingrinājumam. Gatavs? Laikam, jā. Tikai laikam? Nē, gatavs. Zini, kā pirmais vingrinājums jāuztais, un tad jau aizies. Tu jau zini, skatītāji, tur ir daudz tajā pusē ekrānā. Tur būs ļoti daudz. Tagad ir jāsaņemās. Jā, viennozīmīgi. Es nezinu, Aivar, vai šito drīkstēs pēc tam tavai sievai rādīt? Jā. Es tieši uzfilmēšu. Jā. Pirmais sacensību vingrinājums ir baļķis, kas jāpaceļ virs galvas, un noteikumi ir šādi. Ir 3 veida baļķi, 172 kg, 186 kg un 200 kg baļķi. Sportists var izvēlēties, kuru celt, un tas, kurš paceļ lielāko, tas ir pirmajā vietā, bet sportists var necelt vieglāko svaru un uzreiz iet pie smagākā baļķa. Kā sajūtas? Tagad jau iesildīšanās. Viegls baļķis, tā kā vēl grūti pateikt visu. Bet vispār sajūtas? Sajūtas labs. Noskaņojums? Labs. Vēl labāk. Tik jāmauc. I think it was like 7 months Let's go. after his operation. Aivars noriskēja un uzreiz sāka celt otro baļķi, bet diemžēl šoreiz tas neizdevās, un kopā ar vēl 5 sportistiem palika šajā vingrinājumā bez neviena punkta. Smagi? Es pa daudz spēku patērēju. Nevajadzēja otro reizi celt. Vajadzēja pa taisno iet. Otrais sacensību vingrinājums ir stafete, kur jāuzsāk stumt 300 kg ķēra un kurā jāielādē 3 maisi – 100, 120 un 140 kg smagi. Un otrais vingrinājums šajā stafetē ir ar virvi jāuzvelk 340 kg smags metāla priekšmets speciāli izveidotā rāmī. Šajā vingrinājumā Aivars netiek līdz galam un ierindojās 12. vietā.
Svars vai rokas? Rokas vienkārši ir neturēja vairāk. So now we're going to see these guys. And take a look at the apparatus they have to use to move this weight that we just saw this strongman carry it. And how about at this point, ladies and Man jau vienkārši beigās velc. Tu jūti pilnīgi kā nevis velc, bet rokas vienkārši iet un virz uz priekšu. Šeit sacensības tiešām ir ar milzīgiem lieliem svariem, kas parastam cilvēkam vispār liktos kaut kāds kosmos. Ir kaut kādi vingrinājumi, kur vai visi sportisti, kas ir pasaules elitē, var visu izpildīt, bet no atmosfēra šeit ir vienkārši fantastiska. Kad kāds kaut ko tiek tuvu līdz finišam, visi ceļas kājās un bļauj. Arī es domāju, tagad var dzirdēt, kā tur aizturē bļauj. Jā, dzirdat? Priekš sportistiem tas ir tīrākais skaits. Piedalīties tādās sacensībās, kur visi cilvēki jūt visiem līdz, tas ir vienkārši fantastiski. Atmosfēra ir vienkārši bomba nenormālākā, kas šeit notiek. Šis vingrinājums lika tā kārtīgi iesvīst visiem sportistiem, un tikai 6 no visiem tika līdz finišam laikā. Trešais vingrinājums ir automašīnas spiešana ar kājām, kur automašīnas svars ir 900 kg. Un uzvar tas, kurš paceļ visvairāk reizes. Aivars paceļ 5 reizes un ierindojas dalītajā 10. vietā kopā ar vēl 3 sportistiem. Bet uzvar sacensību organizators Brians Shaws ar paceltām 14 reizēm. Un šīs dienas noslēdzošais vingrinājums ir akmeņcelšana. Un Aivaram šis vingrinājums izdodas labi un paceļot visus akmeņus, Aivars izcīna 5. vietu. Šis vismaz labi sanāca. Šitus labi. Bez kļūdām ātri. Jā. Jāskatās tagad laiks, jā? Nu man 37 sekundi. 31 sekundi. Tas labs laiks šeit. Pirmā diena galā. Jā. Relaks. Tagad relaks. Augstā baļļa. Gīvī. Un te jau ēst un gulēt. Tas sāk kaut kas tā, kaut kāda signalizācija, ne šitā te. Labi, ka pa nakti tas nenot strādā. Tagad mums visiem ir jāiet ārā viesnīcas. Man ir ļoti bail, man tā ceļ, ka es izvēju prasa. Mēs esam drošībā. Jā, laikam. Izzina mūs ārā. Tieši, ka mēs ienācām. Tikko noskanēja paziņojums, ka visiem ir jāpamet viesnīca, jo esot nostrādājis ugunsdzēsības drošība, ka visi nedrīkst izmantot liftus, bet visiem pa trepēm ir ātri jāmūk ārā no viesnīcas. Tagad tiešām visi bari nāk ārā. Tur iekšā tāda signalizācija strādā tik skaļa. Bet cerams, ka kāds vienkārši uzpīpēja kaut kur un ar to viss arī beigsies un kad drīz tiksim apakaļ. Mums vēl palika dators un mantas. Vismaz paspēja vienu kameru paņemt un atslēgas mašīnas arī paņemt. Tā kā, ja kas varam gulēt pa nakti mašīnā. Pēc aptuveni 30 minūtēm mums atļāva iet atpakaļ uz saviem numuriņiem un noteikti, ka vainīgais bija kāds slinks smēķētājs. Nākamajā rītā mēs piecinamies agrāk par mūsu sportistiem un dodamies uz halli apskatīties, kā sacenšas meitenes un amatieru spēkvīri. Arī šajās kategorijās ir neliels balvu fonds,
Bet vīriešu lielākā balvu uzvarētājiem ir iespēja nākamajā gadā startēt kopā jau ar profesionāliem sportistiem, kur naudas balvas jau ir iespaidīgākas, un šī gada profesionāļu balvu fonds ir $230,000, bet pirmā vieta saņems $100,000. Kamēr vēl sacensības nav sākušās, Lotte Roļega dēlu Bogdanu uzrunā katru sportistu un tiek pie viņu autogrāfiem uz saviem sacensību krekliem. Labrīt no rītā. Šodien mums ir sacensība otrā diena. Šodien atkal ir silta saulīte spīd. Šodien atkal priekšā ir 4 spēcīgi vingrinājumi. Var redzēt, kādas rindas šeit aizmugurē ir uz šo pasākumu. Cilvēki tikai brauc un brauc un brauc un brauc. Skan runas, ka nākamajā gadā būs vēl lielāka arēna. Nu, ko skatīsimies, kā Aivaram šodien veiksies. Vakar pēc visiem 4 vingrinājumiem Aivars ir 12. vietā, dažiem punktiem atpaliekot no 10. Tagad apstīsimies. Nu, pats galvenais tikt ir 10. Kā viņam šodien veiksies, tad redzēsim. Protams, jutīsim līdzi un centīsimies un turēsim īkšķus, lai viņam veicās un tiktu starp 10 labākajiem pasaules top atlētiem. Un man latviešu skolas skolotājs man sacīja, tev būs apprecēt latvieti. Kā tu varētu novērtēt, cik laba sieva tā kā tu esi teksasieti kovboja? Vienā teikumā es varu pateikt, ka viņam ir vienkārši noveicies. Hello everybody, just short classics over now. We'll see me back in Latvia for my first, comeback competition in the Dainis Zagiris Cup, and see you in October in Riga. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs, un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankora Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankora Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem.